Fāžu potenciācija kalistēnikā. Aiz variācijas fāžu potenciācija ir 6. treniņu princips, kas vēsta sekojošo. Par cik dažas treniņu adaptācijas pastiprina citas, treniņu fāzes būtu jāskārto tādā secībā, lai esošā fāze maksimāli atbalstītu nākamo. Iztēlojies šo kā mājas būvēšanu. Vispirms tev ir jāieliek pamati, jāuzbūvē sienas, un tikai tad tu vari domāt par jumtu. Tu nevari šīs lietas darīt savādākā secībā, jo katra mājas būvēšanas fāze atbalsta nākamo. Tieši tāpat ir arī treniņos. Ir noteikts treniņu fāzes, kas atbalsta citas treniņu fāzes. Tāpēc ir svarīgi tās sakārtot secīgi. Un kas tās būtu? Šeit ir dažas īpašības, kuras var attīstīt kalistēnikā, un īpašības, kuras tev būtu ieteicams attīstīt pirms tām. Muskuļu masa pirms, spēks pēc. Par cik muskuļu masas apjoms ļoti lielā mērā ietekmē tavu spēku, tev būtu ieteicams uzbūvēt lielākus muskuļus un tikai tad veikt spēka treniņus. Piemēram, ja vēlaties iemācīties pievilkties ar vienu roku, tev vispirms vajadzētu uzbūvēt lielāku muguru un bicepus. Spēks pirms, spēka izturība pēc. Par cik spēka izturība ir spēja atkārtot pārvērt pretstību, tev vispirms jāuzlabo savu spēju maksimāli pārvērt pretstību, lai varētu to darīt atkārtot. Piemēram, ja vēlaties veikt 50 atspiedienus, tad tev vispirms jākļūst pietiekami spēcīgam, lai varētu izpildīt vismaz 5 atspiedienus. Spēks pirms, jauda pēc. Par cik jauda ir spēja ļoti ātri pārvērt pretstību, tev vispirms jāuzlabo savu spēju maksimāli pārvērt pretstību, lai varētu to darīt ļoti ātri. Piemēram, ja vēlaties iemācīties pievilkties ar stieni līdz vēderam, tad tev vispirms jākļūst pietiekami spēcīgam, lai varētu pievilkties vismaz 5 reizes. Spēks pirms, tehnika pēc. Lai attīstītu tehniku, tev vispirms jābūt pietiekami spēcīgam, lai varētu vispār izpildīt šo tehniku. Piemēram, ja vēlaties iemācīties stāvēt uz rokām, tad tev vispirms jākļūst pietiekami spēcīgam, lai varētu noturēt savu ķermeni kājām gaisā vismaz 10 sekundes. Tehnika pirms, muskuļu masa pēc. Lai attīstītu muskuļu masu, tev vispirms vajag apgūt pareizu tehniku, lai varētu maksimāli stimulēt muskuļu augšanu un nesavainoties. Piemēram, ja vēlaties uzbūvēt lielākas krūtis, tad tev vispirms vajag iemācīties, kā pareizi izpildīt atspiedienus. Īsumā sakot, ja vēlaties uzlabot noteiktu īpašību, tu vari to trenēt uzreiz, tā būtu maksimāla specifika, bet tu vari arī vispirms trenēt tās īpašības, kas to atbalsta. Tā vairs nebūtu maksimāla specifika, bet ilgtermiņā tu progresētu vairāk un drošāk. Šis arī ir galvenais iemesls, kāpēc iesācējiem iesakt veikt kalistēnikas pamatvingrinājums, jo tie ir ideāli piemērot muskuļu masas attīstīšanai, kas ir pamats visam. Pēc tam seko spēks, un ja tu vēlies trenēt jaudu vai spēka izturību, tad dari tā, bet ja tu vēlies palikt pie spēka, tad paliec. Ceru, ka tev šis video noderēja, un tiekamies nākamajā video par pēdējo treniņu principu - individualizāciju un tā pielietojumu kalistēnikā. Čau!